Vienmēr ir mazliet savādi, kad man jāstāst ir par mākslinieku Juris Virbuli, kaut gan tas ir mans tēvs. Jācenšas būt arī objektīvam pret autoru, kad reti, kad nācies sastapt autoru, kas savā daļradē tik daudz iedvesmojās no literatūras, vēstures, dabas vērojuma un spēj to visu materiālu interesanti interpretēt, vizualizēt, bez jebkāda tāda uzdevuma dota. Liekas, ir kāds notikums, kāda situācija, kāda vēsturiski neizteikta vai aizmirsta personība, un viņam viņa ir interesanta, un viņš apspēlē viņu savos darbos. Tā nianses, ko šodienas cilvēks reizēm viņš grib uzreiz kopumu redzēt ar vienu skatu, bet viņa darbos jāpievērš uzmanība detaļām. Detalizācija. Tur ir šī te apstāšanās drusciņu vajadzīgi, pavērot nianses, bet mēs esam steidzīgi ļoti. Ja? Mums ir ikdienas ritms ir ļoti ātrs, un tad mēs domājam, jā, tie franči var visu tā mierīgi, nesteidzīgi darīt, kavēt randiņu, veltīt sevi mākslē, mūzikai, mīlē ēdienam. Un šeit es teikšu, es viņā kaut kur redzu arī šo te pašā kā māksliniekā, redzu to francisko, to nesteidzību, ja? Un to iedziļināšanos tajā materiālā, ko viņš strādā. Tad jau pirmā klasē laikam jau kaut ko es sāku. Es zinu, ka es uzzīmēju, mums ienesa skolotājs dārziņš, tur bija zīmēšanas skolotājs. Viņš tik ienāca iekšā, uzlika stārķi, tādu manekeni, un pats aizgāja kaut ko. Es fiks uzzīmēju stārķi, man uzreiz blakus sēdēt. Pauzi. Man vajag iezert. Ja, es tā kā no tribīnas jums te dodu vaļā. Ārprāts, jūs jau vakars jau tūlīt pienāk. Jā, viņš noliek to stārķi. Un es to stārķi uzzīmēju. Tas ir man viens rāviens, ja? Man uzreiz blakus esošā meitene saka, Juri, uzzīmē man arī stārķi. Ja? Uzzīmē man arī stārķi. Es zīmēju stārķus, cik tik varēju, un tad tur ienāca skolotājs dārziņš un teica, labi, tas jau ir labi. Tas ir labi. Un tagad izdod liecības, un tur liecībā jau mamma jau bija pieminējusi, ka mēs brauksim prom. Un liecībā bija man tāds maza raksturojuma rinda ierakstīt. Ir spējas zīmēšanā, un tad viņam vairs un tālāk viņš kaut kā neko vairāk, nekādas spējas citur nav, viss spējas zīmēšanā. Un galvenais, es to liecību iebāzu tajā galdiņā, ja? Un viņi man nokritus bija zemē. Es uzkāpu ar kāju vēl virsū. Un iedomājieties, tādu man vajadzēja, mēs ar mammu gājām Rīgā uz 45. pamatskolu pie skolotājas Zirnītes, toreiz pie direktors, viņa arī skolotāja bija. Viņa paņēma tā, ziniet, tā ar abām. Viņa teica, kas tas ir? Es teicu, tā ir mana liecība. Tā bija performance, mana pirmā tāda performance. Kaut gan man tas virziens ne sevišķi aizrauja, bet es reizēm arī ar piķi un spalvām reizēm kaut ko tādu var izdarīt. Šitā, kas šitā ir? Es nezinu.
99. gada. Tas man tāds darbs, pilnīgi no citas operas. Bet smoks? Jā, es tādā stilā it kā es arī. Es domāju, ka viņš ir ideāls vispār. Viņš ir ideāls, jā. Bet es tādus negribu. Es negribu ideālus darbus. Man bija ārkārtīgi laba saikne vienmēr skolā ar vēstures skolotāju, ar zīmēšanas skolotāju, piemēram, no pamatskolas skolotāju Veideman bija. Es pat veidoju zirgu. Es varēju kļūt par tēlnieku. Es plasmasā veidoju caurām dienām zirgus. Es tagad zirgu varētu uzzīmēt pilnīgi aizvērtām acīm, vai ne? Viņi teica, nu, Juri, tikai zirgs, nu, pamēģini lācīšus arī. Mākslinieka Juris Virbuļa darbs Noslēpumainā. Šim darbam bija divas versijas, un viena no tām šobrīd ir, cik interesanti, tas ir Francijā. Gadus 7 atpakaļ bija kāda liela izstāde festivālā Pārsteidzošā Latvija, un šis darbs bija izvēlēts, franču galeristi izvēlējuši šo darbu kā tādu izstādes vadmotīvu, un kāda ieinteresēta franču ģimene. Viņi momentā, kā darbu ieraudzīja, viņi nopirka, un tā Noslēpumainā ir, jā, tā ir sieviete. Tā ir tāda sieviete ne no šīs dienas, būtne no, varētu būt 100–200 gadu atpakaļ. Un vispār māksliniekam Zvirbulim ir tāda lieta, kad kāda zīlētāja bija teikusi, ka viņš ir kādreiz bijis pirāts. Un es domāju, ka tur ir zinām saistība ar to, kāpēc viņa darbos mēs redzam tik daudz vairāk senatnes tādas tēlojumus, cilvēkus krāšņos tērpos, kausus, dažādas interesantas vides, jo tas jau droši vien ir iepriekšējās dzīvēs uzkrātais. Es nāku no Zviedrijas. Ne jau velti galerijai ir Birkenfelds. Mēs esam ienākuši Latvijā 1700. gadu. 3 brāļi Birkenfeldi. Viens brālis Birkenfelds, paturēdams savu uzvārdu, aizbrauca uz Liverpoolu, uz Angliju. Bet 2 brāļi pieņēma šo Zvirbuļu vārdu. Viņa vai nu tur iedeva vietējais muižnieks, barons vai kas tur bija, var sakot, Zvirbuļi. Nu, no sākuma man vispār Zvirbulis, bet, nu, tas Zvirbulis, nu, galā, nu. Ja būtu vārna, te būtu vēl vārna. Kaut gan man vārnas ir simpātisks. Man ļoti daudz gleznas ir bijušas ar vārnām. Juris Zvirbuļa izstādē veltījums Maršalam Davu. Mēs redzam darbus, kas ir tāda autora versija par kādu interesantu situāciju pasaules vēsturē, Eiropas vēsturē.
Un tad stāsts par Karavadoni, un es tā padomāju, cik interesanti nesen būt Parīzē, un tur uz katru stūru var redzēt to, par ko laikam sapņo katrs Karavadonis. Savu vietiņu uz zemes, par kuru viņš kritis vai pastāvēja. Viņu, sakot, viņš ir pilnīgi... Viņš jau, Napoleons jau nebija liela auguma, viņš ir 1,67 m, bet visi kaut kā viņu ļoti ieredzēja. Divas meitenītes skatās tālumā, gaida, ka tēvs atnāks no kara gājiena. Vispār tā franču nācija, es nebiju iedomājies savu mūžu, ka viņi tik kareivīgi bijusi. Es uzliesmoju vienu tādu bomzi, New Yorkas bomzi, kas spēlē banjo, viņš kaut kādu spēlēja ģitāri, mašīna viņam tāda, neviens šitik elegantā mašīnā šeit nebrauc, kā viņš tur bomžojās, jā. Bet es iedevu to glezni, es iedevu uz Liepājas izstādi. Un ziniet, kā viņi ņem tās gleznas? Viņi ņem aiz rāmja tā aiz krusta. Roku iebāž iekšā un pārējais viss sasprēgā. Nu, tad tu vari, kā saka, ja man būtu audekls, teiksim, gruntēts, varbūt ar zivju līmi, jā, bet tas bija pirkts audekls, viņam nav tāda elastība, jā. Pēc tam kaut kā laikam man bija vēl viena glezna, un bija kaut kas, un viens no viesu puikām bija uznācis augšā un paņēmis tādu tenis bumbu un licis kārtīgi pa to bildi. Un tā arī bija tāda, es domāju, pie vienām es restaurēšu. Nē, trešā bilde vēl bija. Man tā bija sakrājušās tādas restaurējumās gleznas, jo es uzdāvināju savam vienam draugam gleznu. Man bija pašam dzimšana diena, bet es uzdāvināju viņam tādas puķis. Viņš aizgāja mājā tīri labā garstāvoklī, jo, tādā, es nezinu, cik promiļu līmenī, bet, teiksim, kādu 1,5 promilīti, tādu. Ko viņš izdarīja? Neko viņš neizdarīja. Viņš nolika to glezni pie sienas un pats piegāja pie bāriņa klusi naktī, ja, lai sieviņa nedzirdētu. Un ielēja tādu mazu malciņu, un viņš nedzirdēja, kad mīļotā būtne pacēlusi gleznu un jūs varat iedomāties, kas tālāk. Kaut kā iznāca garām braukt, es no rīta aizēju attais durvis, viņš attais durvis, es redzu, man tie rāmi tur man mētājās. Viņš saka, Juri, tu vari saņemt atpakaļ savu bildi. Rafēls vislabāk teica, viņš teica, gleznojot, ja tu glezno, tā nedomā. Man tas arī tīri labi patikt. Es domāju, redz, cik viņš feini, ja bija iesīts roku, ka varēja nedomādams taisīt savas Madonas ar bērniņiem, ja. Tā vislabākā bilde, nekas nav. Tas ir labs stils, neko. Rādi tukšumu. Rādi tukšumu. Man jāatpieturās pie tā Pauļuka teiciena, ja tu kaut ko esi, ja tu glezno,
tad neko nepārlabo. Bet man likās, nē, tā nē. Tad es uz otru pusi, teiksim, ja ir kartons, ja, tā uz otru pusi. Nu, reizēm laukos to var tā izskaidrot, ka kaut kas tev pietrūkst materiālos, bet tā ir tāda, Picasso jau bija teicis, vai ne, vislielākā mānīšanās jau ir glezniecība. Tur jau tu vari faktiski, nu man taču nav jāzīmē visi kāju pirksti, visu nagi, mēlums aiz naga, bet tai pašā laikā, teiksim, tādā hiperrealismā, jā, viņam viens melns naks, jā. Tas taks atstāja pilnīgi tāds tā kā ceļvedis dzīvē, nu. Viņš ir viens melais naks, jā. Šausmas. Bet nu tā viss kaut kā sagadījās tā. Padomu laikā pilnīgs seriālists. Man izstādīja Maskavas kara apgabala štabā, jā. Man seriālo izstādi, ko skatīja ģenerāļi un pats trīskārtējais Padomu Savienības varons Kožedups. Man aizsūtīja uz pionieru nometni, lai es tur zīmēju bērnu portretus, kas man drausmīgi labi neiznāca, vai ne? Bet faktiski man tur deva tādu noformēšanas tādu iespēju. Armijā vispār, viņi maršēja rotām uz manām izstādēm. Klubā uztaisīja izstādi. Ienāk ģenerālis, tas kluba priekšnieks, tam mēle mežģās. Viņš iet raportē, var sakot, ģenerālim, biedri, kapteini, jūsu klātienē, tas ir jūsu prombūtnē, nekas nav noticis. Tas saka, vai tu dienesta pakāpes vai nepazīsti. Nu, tāda, izbīlis viņam, izbīlis. Nu, armija ir armija, tur vajag dienēt, tad toreiz armija bija tāda citādāk droši vien, kā viņi ir tagad. Kā viņi bija Napoleona laikos. Tagad armija citādākā, bet vismaz tajos laikos viņiem gan bija cepurs, es domāju. Mākslinieks Juris Virbulis izstādē pievērsies ne tikai galvenajiem varoņiem, bet arī tādiem līdzās stāvošajiem laika biedriem, un reizēm viņi ir diezgan groteski. Un iespējams ar to viņš pastiprina vairāk šo tēlu. Mēs redzam, tas ir vecais veterāns, Napoleona, kauju veterāns, jā, cepuri mazliet samīcīti, tāds seja izvagoti, un tas man liek atcerēties vēl, kā romieši savā armijā varēja noteikt veterānu pēc tā, cik viņam bija ādā rievas, dziļas, tūznes, ieberzušās, cik viņas bija daudz un cik biezas. Pēc tā varēja noteikt to, cik viņš ilgi leģionā ir kalpojis, un mēs jūtam, ka šis ir jau ilgu laiku tiešām pavadījis, gan deguns ir tāds iešķiepts, ja, bet vienalga viņš nes to savu cepuri, ja.
pa ko tu vari sapņot? Nu, pa ko vecumā vairs var sapņot? Nu, par izkaisītām skuiņām uz ceļu, ja? Pa ko tu vairs var sapņot, kad nāk jau, kad tu skolas draudzeni mīļoto vairs nepazīsti. Viņa pienāk klāt, met tev galvu, tad apskrien apkārt, paskatās no apakšas. Tad saka, vai tas esi tu? Es saku, jā, it kā būtu. Jā, es izskatos tā kā būtu, jā. Tas ir pēc, kā ziņā? Es esmu tie, kas ir dzimuši vienā gadā ar mūsu prezidentu, visi izskatās jauni, ja? Es nemaz negribu būt jauns, es vienmēr gribēju izskatīties vecs. Kad man bija kādi 30 gadi, es atlaidu bārdu, es domāju, es jau būšu tāds, kā saka, jau tā kā pops, ja? Tad es varēšu gudrāk runāt, tad manī vairāk klausīsies, ja? Bet neviens tāpat lielākoties, paklausījās jā arī, bet beigās atmetā roku, ko viņš tur te stāst pa daudz. O, šīs maršals, redziet, cik viņš ir stiprs savā garā. O, tādiem mums jābūt ir stipriem.